Februārī es saņēmu zvanu no mūsu ilgadējā partnera, ka arī Liepājas enerģija vēlas piedalīties izgaismotajā Liepājā. Viņi ieteica mūs kā sadarbības partneri. Pirmais, ar ko mēs sākām, bija apskatīties ēku. Aizbraucām, paskatījāmies, kolēģi no Lietuvas paskatījās, kādas būs iespējas ar projektoru. Are we gonna test? We probably should test. Definitely. Someday, Yeah, I mean, like day before. Vairāk vajadzēja saprast tehniskos parametrus, kāda būs kompozīcija, kur būs logi. Viņiem bija ideja, ka viņi grib parādīt karti, kur atrodas Liepājas enerģijas ēkas, lai parādītu to, ka Liepāja nav tikai viena ēka, bet ir vairākas. Un šis bija pirmais pavadiens, arī no kura tad es varēju veidot šo stāstu. Doma ir tā, ka logotips iemirgojās, šī enerģija nāk no Liepājas enerģijas, iet pāri ēkai un atver karti. Šīs visas ēkas, ko viņas dara, viņas dod šo siltumu. Un daži no tiem elementiem, kā pārēja, izceļo ārā, kur no turienes enerģija nāk, un kur tad viņi nonāk līdz dzīvokļos, kur tad mēs atspoguļojam, ka pilsēta nav tikai ēkas, tie ir cilvēki. We are always about equality and detail, just trying to understand how can we improve the production process. Mēs saslēdzāmies ar Lietuvas kolēģiem un dabūjām jau konkrētas atbildes uz jautājumiem. Cik tad būs precīzi, cik būs plats, cik viņi varēs noklāt to ēku ar projektoriem, kādi varētu būt labākie risinājumi. One concern which we will understand this evening, Martins will go to the place where's the viewing point of our projection, and he will try to understand how good these visuals can be seen. Vajadzēja vēl pārliecināties to, kā tad naktī tas varētu izskatīties. Uztaisīt vēl vienu bildi. Vienīgā laterna ir tā laterna. Vai spēs saskatīt, piemēram, tos logus, vai būs viegli uztverams, vai netraucēs viņa tā gaisma, vai tur kuģis nestāvēs ar gaismu. Garāks bišķi zemāk redzēs vēl. Bet tik jau to apakšējo logu neredzēs. Likās, jā, ļoti labi, neviens gaismas netraucē. Tagad šī ideja varētu labi izspēlēties. Es nevēlējos parādīt to, kad Liepājas enerģija dod enerģiju, ir kilovatstundas. Tas nedod nekādu emociju. Tas, kā es skatījos vairāk uz to, tad ir, ko tad viņi gūst kā cilvēki. Tātad tev ir silti mājās, tev ir labi, tātad tu vari darīt kaut ko, kas tev patīk. Tu vari spēlēt čeisu. Tu vari dejot ar savu draudzeni, vai tu vari lasīt grāmatu, vai tu vari pavadīt laiku ar ģimeni. Tad ir Liepājas enerģija, un tad ir cilvēka enerģija, kur savijās šajā stāstā. Kad cilvēks ir brīvs un drošs, tad viņi var dot šo enerģiju viens otram. Pēc tam seko tūplāns, kad tēli šo enerģiju paceļ gaisā, dāvā viens otram. Šīs divas enerģijas lidinās kopā, saskrienās, rodās trešā, kas vienkārši simbolizē ģimenes pieaugumu. Tad mēs parādām vēl skatu ar pilsētu un siluetu ar šo ģimeni. Tā doma ir, mēs Liepājā jūtamies labi, mēs arī te paliksim, tad mēs savu enerģiju kā cilvēku arī atdodam pilsētai. Abstraktā veidā. Jo, ja nebūs šī enerģija labā, tad cilvēki arī te neuzturēsies. Vārds pa vārdam mēs palīdzējām Liepājas enerģijai pašu vizualizāciju uzražot un arī nodrošināt visu tehnisko loģistiku, salikt visas sastatnes, uzstādīt jaudīgus projektorus, lai tie atbilstu vajadzīgajai sienai, uz kuras mēs projicējam, vajadzīgie serveri. Visu no A līdz Z, pilns servis.